Tas viss sākās 2017. gada 25. aprīlī. Sēdēju, dzēru savu rītu kafiju, gatavojos darbam, ložņāju pa YouTube, kā vienmēr domāju kaut ko paskatīties, kamēr man ir stunda laika. Un es uzdūros, var sakot, uz vienu YouTube kanālu, un tur tas bija latviešu kanāls. Un tur viens džeks vēl toreiz arī pat pilnīgi bez kameras, bez nekā, vienkārši bija mikrofons un spēle. Viņš spēlēja farming simulātoru. Un es toreiz padomāju, kā viņi vispār, teiksim, šito dabūja gatavu. Jo, nu, cik līdz šim es esmu redzējis, ka YouTube'ā liek tikai klipus un kaut ko tur montē, kaut ko filmē. Bet, lai izietu tiešraidē, tā kā televīzijā, nu, un es sāku meklēt informāciju. Pirmie soļi tajā visā bija diezgan tādi pabriesmīgi, gudīgi sakot. Nu, es nokačāju pirmo OBS, manējs setups bija vienkārši briesmīgs. Sāku kaut ko darīt, kaut ko prasīt citiem streameriem, jo tad jau es atradu, piemēram, vēl citus streamerus, kas nodarbojas ar to pašu YouTube'ā, un es viņiem sāku jautāt, kā, teiksim, to dabūt gatavu, kā uzregulēt tos OBS un visu pārējo, var sakot. Viņi nepārāk gāja uz kontaktu, tāpēc, ka, nu, es, protams, saprotu, viņiem bija savi streami un katram, teiksim, čatā skaidrot kaut ko tādu, kā uzregulēt OBS. Nu, godīgi sakot, 7 gadus vēlāk es tikai sapratu, kāpēc viņi to nedarīja. Un tad es mēģināju meklēt kaut ko ārzemju kanālos varbūt, un tur kaut ko atradu, kaut kādu informāciju, teiksim, par to, kā uzregulēt visu šo sistēmu. Bet beigās es atradu vienā latviešu kanālā, kad izrādās, ka arī latvieši taisa tādus tutoriālus, kā to visu izdarīt. Tagad es, protams, neatceros vairāk, kas tas bija, bet, nu, jebkurā gadījumā es tur visu atradu, ar to visu arī saregulēju. Tajā brīdī man mikrofons un kamera, nu, bija vispār, nu, galīgi nekādi. Kamera man bija kaut kāda 720p, mikrofonu man nebija vispār. Es izmantoju mikrofonu, kurš ir iebūvēts pašā kamerā, un, nu, skaņa, protams, bija drausmīgas. Īstenībā vēl liku kaut kādus filtrus, mēģināju kaut ko darīt, bet, nu, tāpat tas, nu, galīgi nebija līmenī. Protams, šitādi bija pirmie intro. Assist TV. Un pirmie video, pat vēl ne streami, izskatījās lūk šādi, kur mēs spēlējām ar brāli online caur internetu. Runājāmies, man liekas, toreiz vēl Skype'ā, jo tāds Discords, tas jau nāca vēlāk līdz ar to. Nu, nebija vēl tādas komunikācijas. Šis video bija pats pirmais kanālā, un tur es mēģināju parādīt cilvēkiem, kā uzkačāt Moonline'ā ļoti ātri 400 levelu, teiksim, personāžam. Jo, nu, uz to brīdi tas Moonline'ā bija kaut kāds tāds, kaut kāda tāda tā kā virsotni, kuru visiem obligāti gribējās sasniegt. Kvalitāte, protams, jā, ir galīgi mīnus, bet, nu, mēs jau visi kādreiz no kaut kā sākam. Pirmā kamera man bija lūk šāda te. Es atceros, ka es viņu vēl nopirku no viena drauga, tāpēc, ka, nu, toreiz šitādas 720p kameras veikalā vēl maksāja kaut kādas, nu, vai lielākas summas, līdz ar to likās, ka tas ir šausmīgi dārgi un tādā garā. Un līdz ar to viens draugs, kurš bija sev pirka jaunu jau kaut kādu 4K, jo viņš tur ar filmēšanu nodarbojās. Viņš saka, viņš to vairāk nevajag, viņš saka, davai es tev pārdošu. Un tad, neatceros, pa kaut kādiem 15 eiro laikam es viņu nopirku kaut kur tā apmēram. Kas attiecās uz mikrofonu, man bija tieši šajā pašā kamerā iebūvētais mikrofons, tāpēc, ka, nu, profesionālu studijas mikrofonu es uz to brīdi nevarēju atļauties, līdz ar to es, nu, izmantoju to, kas ir. Ar laiku, protams, es nopirku jaunu, ko man ieteica kanālā uzkapājam, šādu te, ko es tā kā izmantoju vēl joprojām. Tur jau arī nāca klāt green screens. Nu, pirmais green screens man bija tāds 1,5 metra uz 3 un tāds papīra veidīgs diezgan, nu, bet viņš bija tāds pārāk caurspīdīgs, tāpēc, nu, vēlāk es pasūtīju sev 3x3 lielo, kas jau bija, teiksim, no auduma un kāds sāku montēt video. Kas attiecās uz montāžu, nu, tur bija tā.
kad sākumā es varēju samontēt tikai klipus no vairākiem maziem klipiņiem, bet nu tagad jau pavisam citā līmenī. Kā pirmie kanāli, no kā es iedvesmojos, tas bija Uldons TV, Uzkapājam un Riganaits. Jā, šie bija pirmie 3 kanāli, ko es sāku skatīties, pie kuriem es sāku sēdēt, čatot, iepazīt visu šito strīmošanas sfēru un kā tas darās, ko viņi dara, par ko viņi runā, ja? Un es mēģināju jau veidot savējos strīmus. Mans pirmais strīms izskatījās apmēram šitādi. Tas bija strīms, kur es iesāku neskapēc 9 vakarā, jo man nebija nekādas nojausmas, kad vispār varētu sākt strīmot, vai kāds ir optimālākais laiks, kad, it kā cilvēki pa vakariem ir mājās un skatās šos strīmus, bet, man likās, ka tas ir 8-9 vakarā, un tāpēc es kaut kur tā arī sāku un turpināju līdz pat 4 rītā. Bet, ja godīgi, es šī strīma laikā pateicu maksimums 3 teikumus, tāpēc, ka es pilnībā nezināju, par ko runāt. Vēlāk jau, protams, iemācījos to, ka komentēt var spēles un spēles gaitu un tam līdzīgi, un tad jau viss kļuva daudz vienkāršāk. Bet pirmais strīms izskatījās šādi apmēram. Un arī skaņa. Es vēl runāju ar kaut kādiem ārzemniekiem. Do you hear me normally? No good mic. Man nebija nekādas saprašanas par to, ko varētu spēlēt un vispār, ko cilvēks skatīsies. Un tāpēc es vienkārši ņēmu random shooters un rubīju. Pirmās tiešraides ar daudz maz normālu green screen. Tās bija Half-Life tiešraides, kur es izgāju Half-Life modifikācijas, kā arī pilnās spēles. To visu var atrast manā kanālā un paskatīties. Tagad jau mēs spēlējam pavisam ko citu, jo, ir laiki mainās, viss iet uz priekšu. Bet toreiz man bija, kā saka, man main tēma bija Half-Life 2, visu un par ap to. Kā arī pēc tam nāca arī GTA 5, Counter-Strike, CSGO tajā laikā un tādā garā. Bija viens moments, kad mēs YouTube'ā ar dažiem draugiem bijām baigi aizrāvušies ar retro spēlēm. Tas ir Megamans varbūt, tur Felix the Cat, kas vēl, Tiny Toons, Ninja Turtles un tam līdzīgi. Var sakot, tad es tajā laikā izstāstīju vienam no saviem draugiem par to, ka var strīmot, un viņš izveidoja arī savu kanālu. The Best Vip, kā viņš tagad saucās. Toreiz jau arī, protams, ne The Best Vip, bet Vip TV, un mēs uzsākām veidot kaut ko kopīgu. Toreiz mēs veidojām tādus pasākumus, kas saucās Top Hat, tas ir 2017. gads. Mēs, vārdu sakot, bijām kāds saka, izveidojuši tādu variantu, ka savācās dzīvoklī daudz cilvēku un viņi tā kā tusē kopā, tur spēlē spēles un tam līdzīgi un tā tālāk. Atskatoties pagātnē, mēs arī kopā filmējām visu kaut kāds video, bija ļoti modē challenge. Un viņam šitas bija tā kā viens no primārākajiem kontentiem. Es viņam tajā laikā palīdzēju ar montāžu kāds, un mēs veidojām to visu tādā garā. Un jā, mēs tajā laikā taisījām arī virtuves gatavošanas streams. Tajā laikā tas bija ļoti modē. Vai jūs atceraties vēl šī tāda tipa intro? Domāju gan. Vai arī kaut ko šitādu. Bet tā ko, savā laikā tas likās diezgan kruti. Un tāda arī nāca liela donation. Ko? Ej, tu... What the f***? Right, good... Bet tas, ka tu noziedosi 100 eiro!
Tu man vienkārši šodien tas ir pļaujiens, tas ir vienkārši nereāli, Paldies tev, Raiti, liels tiešām paldies. Un Ritiņai paldies par apsveikumu, liels reāli paldies tev. Ej, tu! Tu ko, Raiti, traksies? Nu, tur tālāk bija copyright mūzika, es to nespēju te ielikt. Bet ne čilojam. Šitais labais mūzikas, man arī patīk. Raits liep superīgi, labs pārsteigums. Rīta zini šitādu pārsteigumu, man visas strīma laikā, cik es vispār savā dzīvē strīmoju, man visu strīma laikā nav bijis šitāds prikals. What the fuck? Trešais sataks! Paga, es atkārtošu, aiziet, lai virst prieka asar. Raiti, nu bļāvies! Hashtag Raitis liepa, Es nevaru, man vienkārši. Da es nevaru. Nebēdājies, labi? Jā, tad, kad gamings bija mazliet apnicis, es sāku filmēt OMTV čatruletes video un streamus. Sarunu streamus. Vienkārši streamoju, sarunājos ar cilvēkiem un tāpat vienais nav ko darīt, jā. Jo tajā brīdī Latvijas YouTube'ā bija es un vēl daži cilvēki, kas tā kā arī veidoja tādu saturu OMTV, čatruletes un ne tikai OMTV, tur bija arī Omegle un tam līdzīgi, bet man gribējās kaut kā atšķirties no tiem, kas filmē vienkārši OMTV sarunas, un es izdomāju kaut ko savu. Tajā laikā es skatījos vienu ārzemju YouTuberi. Bija tāds Luke AFK. Un vēl bija tāds Hyponics. Un es, kā saka, paņēmu no viņa ideju un pārveidoju viņu pa savām. Un no tā, lūk, kas viss arī iznāca. Do you know Kazlīnī došs? What? Kazlīnī došs. Jā, esat redzējuši āžu lietu. Kas tas tāds ir? Es to nekad neesmu redzējis. Kādā veidā? Pasties! Nu, nopietni. Mani televizorā rāda! Puh. Lindā! Nu kā? Pagaidi! Es redzēju kādreiz lietu no āžiem. Lietu no āžiem? Nē. Skaties! Sound background, but Nu kā? Man lupa ģorgais pagā. Ģorgīts uz viņiem. Es nezinu. Всем привет и всем пока! Wow! Un tad es iepazinos ar... Un mēs sākām spēlēt CS.
Vēlāk arī uzfilmējām vienu Q&A video, kas tajā laikā man šķiet, ka viņi ir diezgan populāri. Daudz viņus filmēja, jautājumu un atbildes Instagram Q&A un tam līdzīgi. Un arī mēs izdomājām uztaisīt Instagram Q&A, kur arī vēlāk kopīgi nofilmējām. Bet pēc tam mēs sākām filmēt katru savu kontentu un es vairāk piesaistījos Discordam, kur man izveidojās tāda biedru grupa, kur mēs pavadījām ļoti daudz vakarus kopā un tusējām Discordā. Laika gaitā sapratu to, ka ar to vien ir par maz vai kaut ko mainīt, jo visiem kanāliem ir gamings, vlogi, challenge, bet būt vienai pelēkai masai, tas ir kaut kā, es nezinu, man likās, ka man vajadzētu ar kaut ko atšķirties ar ko tādu, un es padomāju, man bija hobijs pamatskolā, es nodarbojos ar didžejošanu, un es domāju, jāpērk laikam kaut kāda vismaz iesācēja DJ pults. Un jāmēģina kaut ko veidot vispār tā. Un jāmēģina kaut ko veidot saistībā ar YouTube streamiem. Pirmā DJ pults man bija tāda, ko es paņēmu no rokām kaut kur caur internetu. Bija tāda kaut kādas Herkules firmas, un es uz tās arī veidoju savus pirmās tiešraides. Un es nezinu, godīgi sakot, tagad atskatoties uz to visu atpakaļ, liekas, kas tie par vairākiem logiem un kas tas vispār tāds ir. Bet, kaut kā jau viss sāk. Tas ir tikai normāli. Un, protams, arī pateicoties kanāla atbalstītājiem, ar laiku es iegādājos sev jaunu DDJ SB3 pulti. Man viņa ieteica viens pazīstams DJs no Latvijas pirmās rokafēnītes, kas tur strādāja, un viņš saka, kā iesācējiem tev tas būs, tieši laikā, un paņem viņa arī, kā saka, nav pārāk dārga. Tāpēc, paņem kā iesācējiem tev, derēs. Tāpēc, es sāku streamā krāt naudu un beigās pateicoties arī maniem ziedotājiem, es viņu iegādājos. Un tad DJ streami kļuva daudz labāki. Tajā laikā pie manīm ciemojās arī visādi cilvēki. Mēs pavadījām laiku streamojot chatruleti, mēs spēlējām spēles, mēs taisījām sarunu streamus, ko man īstenībā ļoti žēl, ka tagad vairs tādu nav, tāpēc, ka tas tajā laikā bija viena no tādām galvenajām manām tēmām, kad man patika komunicēt ar cilvēkiem online, ja, un ne tikai spēlēs, bet arī ārpus, teiksim, tas ir chats, tas ir video chats, ja, tas ir Discord un tam līdzīgi, ja. Un tādu kontentu es joprojām turpinu veidot, bet godīgi sakot, man pietrūks to laiku, kad, teiksim, tur bija kaut kā savādāk. Bija, teiksim, tas moments, kad tu tikko sāc, tu uz kaut ko tiecies, ja, un ir kaut kā bišķiņ savādāk kaut kā tā. Jā. Ko mani mīļie? Čau, 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 čau. Prank! Tā, jūs gaidat ko? Mēs gaidām asi. Piedodiet, asi šovakar šeit nebūs, bet šeit būs es. Un vēlreiz es. Šeit mēs izdomājām cilvēks izprankot, ka būtu man kanāls vairāk nepiedara. Lūk, šāda veida streami ar sarunām bija tajā laikā, kad ir vienkārši čats, vienkārši ekrāns, backgrounds un cilvēks sēž čato runā savā starpā. Un tagad īstenībā uz pirkstiem var saskaitīt latviešu kanālus, kuriem ir tāds kontents, ka viņi vienkārši par kaut ko runājās. Lielākoties visiem ir gamings un vēlreiz gamings. Tad nāca 2022. gads un
Man bija viens ļoti liels iemesls, kas radīja plaisu visā šajā strīmošanā un tam līdzīgi, ja, uz veseliem 2 gadiem. Ja, bet pēc tiem 2 gadiem es tā kā sapratu jau, ka es nevēlos to visu pamest, jo tik daudz tajā visā ir ielikts gan, kā saka, laika, gan spēka, gan emocija, gan vispārējā, kad vienkārši to visu pamest tagad būtu vienkārši tīzli. Un es atgriezos uz YouTube, jā, bet tad bija tāds moments, kad YouTube'ā vairāk lielākā tiesa streameri, kas tur bija tajā laikā, kad es tur streamoju, es skatos, ka viņu tur vairāk nav. Vai arī viņiem parādās kaut kādi video, bet šausmīgi reti. Un tad es skatos, kad visi sāk pāriet uz Twitch. Es domāju, ka jāpamēģina arī streamot Twitchā. Protams, ar pirmo akauntu man galīgi nesagāja, tāpēc, ka man viņu uzhakoja un es vienkārši pazaudēju to akauntu. Tur bija 300 laikam sekotāji, kaut kur tā, jā. Es pazaudēju to akauntu un, kā saka, līdz ar to man nācās taisīt jaunu, ar kuru es nodarbojos jau pašlaik. Kāpēc tieši Twitch nevis kaut kāda cita platforma? Es skatījos latviešu streamerus, kas veido, teiksim, savus tiešraides Twitchā, un es esmu ievērojis, ka viņiem ir tā kontenta kvalitāte, jā, ir daudz augstākā līmenī. Pats Twitch, teiksim, streamus, es nezinu, viņam salīdzinājumā ar YouTube ir labāka kvalitāte, līdz ar to es domāju, kāpēc, teiksim, ja es varu streamot tur, es varu veidot labāku kvalitāti, kāpēc tam man to nedarīt, kāpēc man palikt šeit, YouTube'ā. Un tagad YouTube's ir praktiski palicis priekš gatavajiem klipiem, un, principā, viss streamošana manējā notiek tagad arī Twitch. Un viss tas ir, praktiski var teikt, ka kvalitātes pēc tik. Šī pārtraukuma 2 gadu laikā es vairāk vai mazāk, teiksim, nodarbojos ar TikTok, tāpēc, ka, tajā laikā parādījās TikTok, un tas bija tāds tā kā hypa vilnis, var teikt tā, un līdz ar to arī visi uzreiz gāja, teiksim, vai tas TikToks, jā, vai visi iesim uz turieni, jā. Un YouTube's kaut kā aizgāja uz otro plānu, bet, ar laiku, principā, viss jau arī atnāca atpakaļ, kā saka, es joprojām turpinu veidot klipus, tagad esmu aktīvi pieķēries arī Twitch highlightu veidošanai, un tas viss tiek tagad arī izlikts YouTube'ā un tādā garā, ja. Runājot par TikToku, es sāku, kā visi ar kaut kādām galīgajām muļķībām, es taisīju duet video, humoristiskus kaut kādus mēģināju veidot ar citiem cilvēkiem no visas pasaules. Tur arī bija, tur bija Latvija, Krievija, Amerika, kaut kādu, es nezinu, ārzemes varbūt kaut kas tāds. Un es veidoju ar viņiem kaut kādus duet video, un godīgi sakot, nekas tāds īpašs, ko es tagad varētu vispār tagad nosaukt par kontentu. Man likās, ka toreiz, vau, tas jā, tagad tas ir krūti, bet tagad es domāju, ar ko es nodarbojos toreiz vienkārši prosti. Oh my god! Jā, bet nāca TikTok moments, tas bija aptuveni 2023. gads, kad es atklāju priekš sevis vienu jaunu lietu. Es izdomāju, kad no TikTok klipiem, no saviem, no citu useru klipiem var taisīt tādus video, var montēt, var ņemt klipu un no viņiem taisīt dziesmas. Aptuveni pusgada es taisīju remixu no TikTok lietotāju klipiem, visāds tur funny un tam līdzīgi, jā. Bet es tā padomāju, ja godīgi, var taisīt humoristiskos video, teiksim, tos remixiņus no klipiem un tam līdzīgi, bet, cik es ilgi viņus taisīšu, vajag pieķerties kaut kam nopietnākam, jā. Un es pamēģināju veidot kaut ko nopietnāku, lai sižets ne tikai sakristu ar mūziku un vārdiem, bet lai arī, teiksim, tas viss izskatās tāds cinematic un tam līdzīgi, ja. Man likās, ka, tas baigi labi izskatās. Es paņēmu vienu latviešu seriālu
Un pēc viņa motīviem uzrakstīju dziesmas tekstu, izveidojot to ar AI. Tālāk sekoja arī klips, un es viņus sāku izlikt Facebookā. Es saņēmu diezgan daudz atzinības par to, ka, ka tādi klipi, tas ir kaut kas jau vispār citā līmenī un tā tālāk. Tur, kur kods kļūst par dvēseli, tur, kur sirds pukst mākslīgā realitāte, tur, mēs dejojam starp nulle klusumā, tur, vai mīlestībā, vai dzīvot programmā. Ja mēs pārakstām robežas, kas ir īsts, vai viņa rokas jūt, vai viņa lūpas runā, vai atmiņas ir tikai dati starp rindām, vai dvēsele var piedzimt šai algoritmā. Tur, kur viņa vairs nezina robežas, tur, kur realitāte kļūst par ilūziju, tur, izvēle ir tikai programmas rindā, tur, bet sirds joprojām sitas brīvā. Bija arī cilvēki, kas griezās pie maniem, lai uzraksta dziesmas bez mazvai tur viņiem, viņu draugiem, tur ģimenēm un tam līdzīgi, un par to, par šo, par visu kaut ko. Es, ja godīgi sakot, es pat neatceros, cik es viņus esmu uzrakstījis. Man liekas, varbūt 1000, 200, varbūt 3. Nezinu, šausmīgi daudz, es vienkārši pat viss neatceros galīgi. Un tagad ir 2025. gads, un es joprojām turpinu nodarboties, jau var skaitīt jau 8. gadu, ar šādām tēmām kā video montāža, kuras līmenis jau ir daudz labāk uzlabojies nekā tas bija tur 8 gadi atpakaļ. Dziesmu rakstīšana, kā saka, arī taisu visādus pasūtījumus, kas attiecās tieši, teiksim, uz montāžu, uz miksēšanu un tam līdzīgi. Tagad arī, kā saka, sāku nodarboties vairāk ar DJ lietām un tam līdzīgi. Protams, netiek aizmirsti arī Twitch streami un tam līdzīgi. Tāpēc turpiniet skatīties manējos Twitch, YouTube un TikTok, jo es uzskatu, ka ja tev patīk tas, ko tu dari, ja, tu to darīsi neatkarīgi no tā, vai kāds skatās vai nē, jo viennozīmīgi kādu dienu tam būs rezultāts, es ticu. Un paldies visiem tiem, kas visu šo laiku ir bijuši ar mani un kas ir bijuši daļa no šīs fantastiskā ceļa.